Turpinām Subject Creativity konferenci, un jāsaka, šis ir pirmais pasākums, kur konferencē Jānis Šipkevics uzstāsies divreiz. Nevis tāpēc, ka viņam pietrūktu ar atvēlētajām 15 minūtēm, bet tāpēc, ka divi Jāņi Šipkevici. Jānis Šipkevics pirmais šajā rītā ir kopā ar mums. Kā lai to labāk piesaka? Jūs jau visi zināt, komandās parasti ir grūti, ja tur ir kaut viens radošs cilvēks. Ja komandā visi ir radoši, tas var būt pamatīgs izaicinājums. Kā ar to tikt galā? Detektīvs, tā varētu teikt, Radio SVH valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkevics pastāstīs, kā radošums palīdz atvērt durvis, un tā būs retrospekcija. Stāsts sāksies ar vārdiem reiz senos laikos, bet es varbūt kļūdos. Jāni, tev vārds. Paldies, Karal. Labdien, mani redzamie un neredzamie draugi. Nav tādu lietu vai situāciju, kas nevarētu šajā pasaulē notikt. Un svarīgi ir, lai tas, ka tas notiek, lai tas būtu kopā ar mums, lai mēs būtu klāt, kad šīs lietas pasaulē kaut kur noskan. Es esmu pārliecināts un piekrītu, ka ikvienam no mums, no 7 miljārdiem pasaules iedzīvotāju, laime un iespējas klauvē pie mūsu durvīm. Vienam 1 reizi, citam 3 reizes, citam 30 reizes. Un svarīgi ir to vienkārši sadzirdēt un atvērt šīs durvis un pirmām kārtām jau būt mājās. Ja jūs atvērsiet Radio SVH mājaslapu, tad tur ar dziesmu par dzīvi ir vecs radioaparāts Vef Spīdola un puisēns. Es šo fotogrāfiju sen atradu un gadiem ilgi nebija pievērstam uzmanību līdz brīdim, kad man šajā seminārā organizētāji uzaicināja parunāt par radošumu un durvju atvēršanu. Un tad es sapratu, pagaidi, bet paskaties, tev nekad dzīvē nav bijis radioaparāta, bet šī fotogrāfija ir zīmīga, ka tas klauvējiens, tas pieskāriens ir noticis tavā bērnībā. Un īstenībā tas, kas ar mani ir bijis tālāk dzīvē, tas noteikti ir bijis ar šo radio klātbūtni. Es šodien nerādīšu tabulas un grafikus, bet es pastāstīšu par 3 atgadījumiem, kas reāli ar mani notika šajā dzīvē, un kādā veidā man atvērās durvis, kuras citi domāja, ka tās nav iespējams atvērt. Kad man bija 14 gadu, es mācījos Liepājas 1. vidusskolas 8. klasē, un tajā laikā Liepājā ieradās supergrupa no Rīgas, Modo, ar Lapčēnoku, Bumbieri, un pats Raimonds Pauls bija priekšgalā. Un 4 vakarus pēc kārtas Liepājas teātrī, pilnīgi izpārdotā zālē, man trāpījās būt uz pirmo koncertu. Es sēdēju un es biju pilnīgā starā. Un man šķita, kāpēc mani klases biedri, kāpēc mani skolotāji nevar redzēt šo pasākumu, kuru es tagad baudu. Un kaut kāda doma visu laiku pa galvu maisījās. Un es, būdams šāds tīneidžers, biju pietiekami nekaunīgs, pietiekami drosmīgs, un man bija dažādu mākslinieku un autogrāfu klade tāda. Un es tur biju dabūjis dažādus sportistus, aktierus, dzejniekus un arī māksliniekus, dziedātājus, un šī klada man visur bija līdzi. Un arī šajā koncertā es ar šīs kladas palīdzību pierunāju administratoru palaist mani aiz skatuves backstage'ā, tik pie māksliniekiem. Un es piegāju pie durvīm ar uzrakstu Raimonds Pauls, pieklauvēju, un man tā patvērts. Un tajā brīdī, kad viņš skatījās, ko tad tas puišelis te ir sarakstījis, man dzimā nākošā doma. Es biju kā mazs puika jau spēlējis restorānos un kāzās un zinu, ka visgrūtākais ansambļu vadītājiem ir saganīt visus dalībniekus vienlaikus ierasties laikā, lai kāds kaut kur nenoklīst kādā uzdzīvē un vienkārši ierodās tad, kad tas ir jādara. Un to es arī tajā brīdī izspļāvu. Es teicu, vai jums nevajadzētu vēl vienu papildus mēģinājumu, kurš reizē varētu būt arī koncerts, teiksim, manā skolā. Un jūs redzētu savus dalībniekus un māksliniekus un būtu papildus droši par viņiem. Iestājās klusums, kuru pārtrauca uz šo nepiedienīgo manu piedāvājumu maestro atbildi, kuru es īstenībā biju gaidījis. Viņš teica, ja tu 24 stundu laikā dabūsi autobusu 10 cilvēkiem, dabūsi 10 nesējas aparatūrai, es būšu tavā skolā un mēs uzstāsimies.
Un iespējams, ka tas mūsdienās liekas pilnīgi neiespējami un nereāli aiziet uz Cēsu koncertu zāli, kad uzstājas maestro un sarunāt nākošajā dienā viņu Cēsu skolā koncertu. Un iespējams, ka jūs to arī neticētu, bet WhatsApp manā skolas biedru grupā mēs nesen par šo gadījumu tieši runājām un man atsūtīja fotogrāfijas, kuras es arī šobrīd jums varu parādīt. Ticiet vai ne, bet noteiktajā laikā vienos dienā uz manas pirmās vidusskolas skatuves aktu zālē zem lozunga augsim līdz padomju dzimtenei uzkāpa Gunārs Šimkus, Vestarda Šimkus tēvs, Nora Bumbiera, tur Zigmārs Liepiņš tālāk sēž pie klavierēm. Un zāle bija pārpildīta. Sēdēja visi skolotāji, direktors, balkons bija pārpildīts un Raimonds Pauls spēlēja uz mūsu vecajām klavierēm un mūsu pašdarbnieki, meiteni pārģērbusies par Karlsonu, tajā brīdī uzdāvināja pateicībā komponistam par šo drosmīgo soli. Un tā tas notika manā 14 gadu vecumā, kad jūra ir līdz ceļiem, ka viss ir iespējams, tad arī šis bija mans pieklauvējiens, tā teikt, pie lielā šaubiznesa durvīm. Otra reize bija jau, kad man bija 40 plus. Es dažus gadus biju menedžeris fantastiskiem puikām vokālai grupai Kosmos. Un mums bija ļoti labas un ļoti atvērās durvis uz rietumiem. Puikas uzstājās gan Austrijā, gan Grieķijā, gan Sanremo festivālā, gan Toronto Jazz festivālā un pat Vašingtonā Amerikas senatoriem. Un pat tajā laikā CNN vairākas reizes rādīja 30 sekundžu klipu par Latviju, kurā arī puikas bija galvenie varoņi, ka arī šis viss nāk no zemes, kur sauc par Latviju. Grūtāk bija ar austrumiem, jo tur, kā zināms, lai tik televīzijā vai radio, vajag vai nu spalvaina onkuļa vai tantes lobiju un roku, vai arī ir vajadzīga milzu nauda, jo tajā laikā, piemēram, tas bija 2005, 6, 7, kad ar Krieviju bija attiecības ok, tad Ruskai radio, lai tevi spēlētu tavas dziesmas, tad pa 300 Krievijas pilsētām. Tad tā summa bija zinām, tie bija $250,000. Un mans uzstādījums bija panākt, lai puikas spēlē, bet nesamaksāt ne kapeiku, ne centu. Piebildīšu, ka visi šie pasākumi, par kuriem es runāšu, tie bija bez izdevumiem vai arī ar ļoti minimāliem, kā tas bija Paula gadījumā. Mēs samaksājām autobusu benzīnām no teātra līdz skolai, kas bija 1,5 kilometru. Tālāk, kā tikt iekšā Krievijas tajos mēdījos? Sāku jaunajā Vilnī, iepazinos ar Allas Pugačovas asistenti, un es lūdzu, vai viņa nevar uzņemt pie sevis kosmosā puikas iepazīstināt. Viņa teica, nē, viņa gatavojas uznācienam. Es teicu, vai viņa pieņems dāvanu? Ok, 1 minūte ir jūsu rīcībā. Atkal mēs piegājām pie durvīm, uzraksts Alla Pugačova, pieklauvējām un tapa atvērts. Puikas iedeva viņai savu jaunu albumu un nodziedāja tādu vokālo sešbalsīgu džinglu, un es sapratu, ka tajā brīdī notika kaut kāda mīļa, forša atmosfēra, kuru Pugačova tā arī nesaprata, kas notika. Bet kaut kas tajā brīdī notika. Tā sēkla iekrita augsnē. Un es to sapratu pēc 3 mēnešiem. Man zvana šī mākslinietes asistente un saka, Jaņis, jūs varat būt Maskavā burtiski dažu dienu laikā. Pugačova ir režisora pašam galvenajam koncertam Krievijā, kas ir Pesņa goda. Tie ir 4 koncerti, un viņa sastrīdējās ar vienu dziedātāju, izmet viņu no programmas, var sakot, palika viens loks, atbrīvojās kādam māksliniekam, un viņa prasīja asistentei, gdēķi simpatjaški iz Latviju. Un šie simpatjaškas bija jau gatavībā, jo gada vīza ar Krieviju man bija kabatā, un mēs pēc 12 stundām jau bijām Kremļa kongresu koncertu zālē, kurā Pugačova piesakot grupu, jo viņa arī vadīja visu to pasākumu, viņa izdarīja vēl vienu pārsteigumu. Viņai tāds melns apmetnis, jūs tagad to redzat, jo to es filmēju burtiski aiz skatuves, aiz kulisēm, un viņa
teica tā: Latvijā, Jūrmalā, jaunā viļņu laikā es esot mūza. Šeit, piesakot šo grupu, es esmu vienkārši apkopēji. Viņi paņēma slotu, paņēma spaini ar ūdeni un beržot Kremļa grīdu, tā arī pieteica: Vakaļnē grupa iz Latviju, kosmos. Tāds pieteikums faktiski šokēja visu to Krievu eliti, un kosmosam kopš tā laika atvērās ļoti daudzas durvis Krievijā. Trešais pasākums relatīvi nesen, tātad 2018. gadā, kad Radio SVH mēs gatavojamies atzīmēt 25 gadus, budžets, mazs, publicitāti vajadzētu kaut ko tādu, lai noskanētu pa visu valsti. Un atkal naktī ienāk šī ideja fiks, kaut kāds klauvējiens, un tu saproti, ka pagaidi, bet tas taču ir gads, kad Latvijā ir 100 gadi. Saliekam šīs abas lietas kopā, un ieguvēji būs visi. Un tā mēs nolēmām uztaisīt 100 gades Latvijas dziesmu aptauju, kurā galvenais bija atrast arhīvos, bibliotēkā, fonotēkā. Mēs 2000 dziesmas izvilkām ārā, ielikām mājaslapā un ļāvām tautai kāds 3 mēnešus balsot. Atsaucība bija necerēta liela, un beigās sanāca 136 776 balsis. Es šo ciparu varu pateikt jums jebkurā diennakts laikā, jo tas man ir kā tāds mans horoskopa cipars, kur es pat nezinu, kas tā ir par summu, bet kaut kāda laimīga sakritība, jo tas iedeva spārnus arī šai mazajai idejai. Mēs sapratām, ka kopā ar Vīku Ilbloku mēs varam izdot grāmatu par šīm 100 galvenajām dziesmām. Mēs varam iemūžināt māksliniekus ar viņu šo dziesmu aprakstiem, ieliekot arī notis un neliela, protams, pa galvu, pa kaklu visu mērkaķu ātrumā to darot. Autortiesību un citas ķibeles mums netraucēja šo projektu novest līdz galam, un sapratām, ka vajag arī galvenās 10 dziesmas nofilmēt, lai arī tas dokumentāli paliktu mūsu valsts, kaut vai vēstures un kurtniecības muzejā. Un pieklāvēju pie televīzijas Zaķu salas durvīm, un arī tās atvērās. Ilzes Jansons, producents personā, viņa piekrita ar televīzijas resursiem nofilmēt šo 10 dziesmu koncertu, un mēs samontējām un domājam, kaut kad televīzija to varbūt parādīs uz jauno gadu, varbūt kādā brīvdienā. Burtiski dažas dienas pēc šī ieraksta zvans no televīzijas un saka: Jāni, mums ir izmaiņas 18. novembrī, kaut kāda programmas tur nomaiņa. Mēs gribam šo koncertu ielikt primetājumā 18. novembrī. Un ticiet vai nē, bet 18. novembrī 21. vakarā, kad pirms tam noskanēja Latvijas himnu un tautieši visā pasaulē vienojās tās nodziedāšanā, aizgāja mūsu šīs dzimšanas dienas gara darbs LV Top 100. Meistari strādā. Vērpjas likteņos un gados rūdītais materiāls. Latvijai Top 100. Izvēlies visu laiku labākās 100-gades dziesmas LV Top 100 LV. Sirdī kaltas notis, kas vieno tautu. Latvijai 100-gadē dāvina Radio SVH. Mēs daudzas lietas vienkārši neizdarām un nenovedam līdz galam tikai tāpēc, ka mēs domājam, ka tas nav iespējams. Ticiet man, nav šāda teiciena. Es labprāt izņemtu no visiem aforismiem. Tas nevar būt, to nevar darīt. Šajā pasaulē viss ir iespējams. Un panākumi nav atkarīgi no tā, cik tu esi vecs vai jauns, kāds ir tavs ieņemamais amats, kāda tev ir diplomi vai apbalvojumi. Galvenais panākumu rādītājs ir, kādus šķēršļus tu esi pārvarējis ceļā uz šiem panākumiem. Un es vienmēr atceros par Francijas prezidenta Šarla de Gola teicienu, ka izvēlies dzīvē vissarežģītāko ceļu un tev nebūs konkurentu. Un šo domu es arī mēģinu caur radio nodot saviem bērniem, un ka varbūt arī viņiem šis sirmais bārdainais padoms kaut kad dzīvē viņiem noderēs, pat ja viņi nodarbosies absolūti ar kādām citām lietām.
Un gribu pateikt, ka šādās reizēs mani bērni zina, ka man ir ļoti daudz tādu aforismu pilnu māju ar tām aforismu grāmatām, tāpēc es beigšu ar vienu domu graudu. Muļķība, kuru pasaka vīrs ar bārdu, vairs nav muļķība. Novēlu jums, lai radoši jums atsprākst vaļā tās durvis, kuras jūs esat nolūkojuši un kuras ir paredzētas jums, un ieklausieties varbūt šajā brīdī tieši pie jūsu durvīm kāds klauvē. Paldies par uzmanību! Paldies Jānim Šipkevicam par stāstu un jāsaka tiešām veiksmi, ka ir pats bijis mājās, tad, kad klauvēja pie durvīm. Bet skaidrs, ka te ir kaudzi jautājumu un, ja runājam par uzdrīkstēšanos, cilvēki jautā, tad, ja sesija ir var drošāk, tad kas ir svarīgāk? Domāt un tad darīt, tā kā tas visbiežāk ir pieņemts, vai tomēr darīt vispirms, un tad jau izdomās, ko ar to visu? 14 gados cilvēkam nav ierobežojumu. Viņa pasaule ir tik atvērta, ka viņam nav autoritātes, viņam nav dogmu, viņam nav limitu. Un vislabākais jau ir paskatīties, kā bērni dara. Viņi pieiet klāt pie jebkura pieaugušā, un ja viņam kaut ko vajag, tad viņš to dara. Es kādreiz, kad es dzirdēju 15 gadu vecumā grupu Queen, man šķita, kā kaut ko tādu vispār var radīt, kā var kaut kas tāds skanēt. Un mans 5-gadīgais Olivers tagad staigā pa māju un dzied Queen dziesmas vienkārši kā riekstus grauž bez problēmām. Tā kā dzīve visu pasaka priekšā un vajag iespējams vēl vienu lietu ticēt to, kas notiek ar jums, kad jūs guļat, jo sapnis ir viens no tādiem poligoniem, kurā rodas tik ģeniālas lietas un idejas, ka tās atkal tiek bārstītas jebkuram no mums, tikai mēs esam pa slinku, lai pieceltos un šīs idejas pierakstītu. Tas arī ir viens no variantiem, kā paņemt mobīlo telefonu 3 naktī, pierakstīt domas, kā atbildēt uz Haralda Burkovska aķīgiem jautājumiem. Tie ir mūsu skatītāju aķīgie jautājumi, kas vēro subject creativity. Un vēl viens ir šāds, skaidrs, ka ir padomju laiki, 90. gadi, 2000. Un ir mūsdienas. Vai tavuprāt, Jāni, tagad mūsdienās būtu iespējams tas pats, kas tev izdevās tavos stāstos? Es domāju, vēl vairāk ir iespējas, jo tagad sociālie tīkli, tagad tu tiec klāt. Ilons Masks uzaicina vienu prezidentu pievienoties. Nākošajā dienā cits prezidents pasaka par to prezidentu, ka viņš ir bad boys. Tā kā, saprot, nav vairs jāklauvē burtiski pie tām durvīm ar uzrakstu Raimonds Pauls. Tagad visi šie cilvēki ir mums kabatā. Tā kā iespējas nākušas ir tikai klāt un tikai uz priekšu. Pēdējais jautājums mūsu šajā īsajā sesijā. Kā varbūt pārvarēt nedrošību un bailes par atraidījumu un par to, ka tās durvis varbūt neatvērsies? Droši vien, ka tik daudz cilvēku ar saviem sapņiem nav realizējuši savus projektus un nodarbojas ar lietām, kas viņiem ikdienā šausmīgi nepatīk. Un varbūt tāpēc arī šī ir tie cilvēki, kuri varbūt pusceļā ir pieklauvējuši pie durvīm un, kad dzirdējuši, ka otrajā pusē kāds saka, kas tur ir? Viņš nobīstās un vienkārši aizlaižās prom. Ja tu esi nostājies pie durvīm, pieklauvējis, vienalga, kaut vai tur kašķējs nemirstīgais tev atver, Karabas, Barabas vai Sniegbaltīt, izturi savu līdz galam, un nekas jau sliktāks par to, ka neizdarīt šo lietu nevar notikt. Un ir tik daudz māju, tik daudz durvju un tik daudz ideju. Kļūdīties nav iespējams. Paldies, dāmas un kungi. Tas bija Jānis Šipkevits, Radio SVH valdes priekšsēdētājs. Ar to klauvēšanu ir tā, ka pašam varbūt liekas, ka tu klauvē skaļi. Citiem tā varbūt nešķiet, tāpēc varbūt klauvēt nākas divreiz. Varbūt, ka nāks klauvēt skaļāk, un citreiz, sekojot Jāņa padomam, vienkārši ir riktīgi jāparaukst arī durvju rokturis un varbūt pat jāpamēģina tās durvis atvērt bez klauvēšanas.